Nu, brīnišķīgi. Nu, tiešām vēlreiz paldies Samantai, kas ieslēdz kameru, un paldies visām pārējām meitenēm, kuras esat pieslēgušās un šajā rītā interesējaties par svarīgām lietām. Kā minēju, mani sauc Mārīta Mundura, esmu Cilmšu un bankas direktore, un pavisam īsi parunāsim par to, ko vēlas cilvēki, kas ir Cilmšuns, ko ar tām darīt, drošības un ētikas apsvērumi, mūsu pieredze un jūsu ieguvums. Un ja mēs sākam ar pirmo jautājumu, tad ko tad vēlas cilvēki? Cilvēki parasti vēlas būt laimīgi. Tas taču ir mūsu pamats. Mēs gribam būt laimīgi, priecīgi, veselīgi, lai mums ģimenē visiem ir viss pats labākais, ko nu mēs vien varam iedomāties. Laba veselība, pietiekami daudz naudas, laba dzīvesvieta, ērta un pieejama vide pilnīgi visām tām lietām, kuras mums dzīvē ir vajadzīgas. Un tad, kad mēs par bērnu domājam, tad it īpaši, ja mēs esam šobrīd gaidībās, un tīpaši, ja tas ir pirmais bērniņš, tad ir ļoti daudz nezināmā, bet tā pašā laikā mēs domājam pozitīvas domas. Un tā parasti saku grūtniecēm. Grūtniecēm ir jādomā pozitīvas domas, nav ko tur par kaut kādām bažām. Un bērns ir brīnišķīga lieta, jo viņš ienes milzīgas pārmaiņas gan sievietes ķermenī, gan vispār ģimenē. Bet te pašā laikā bērns ne tikai piedzimstot ar savu klātbūtni iedod mums tādu foršu sajūtu un brīnumu un kaut ko, uz ko tiekties un kaut ko, kam dzīvot un kam veltīt daudz laika un uzmanības, bet te pašā laikā piedzimstot bērniņš arī mums var iedot vienu fantastisku dāvanu. Un, ja mēs domājam par to, no kā sastāv cilvēka organisms, tad droši vien, ka prātā nāk dažādi mūsu orgāni. Bet patiesībā mēs sastāvam no ļoti daudz dažādām, ļoti, ļoti sīkām vienībām. Un šūna, kā zinātnieki ir izpētījuši, ir pati sīkākā vienība, no kā sastāv cilvēka organisms. Un vai jūs zināt, cik dažādu šūnu veido mūsu organismu? Vai ir kāda nojausma? Varat ierakstīt čatiņā. No aptuveni 10, 100. Būs kādas idejas? Es neredzu čatu, bet izskatās, ka neviens neko neredz. Labi. Labi. Nav jau bioloģijas stunda, ilgu laiku netērēsim. Cilvēka organisms sastāv no 220 dažādiem šūnu veidiem. Nav nejausmas, paldies par godīgu atbildi. 220 dažādi šūnu veidi, un pavisam kopumā tie 220 reiz ļoti daudz ir vairāki triljoni. Un nezinu, vai kādreiz esat aizdomājušies, bet mēs ikdienā nedomājam par to, kā mums aug mati, vai kā mums veidojas asaras, ja mēs raudam, vai kā noārdās āda, piemēram. Taču katrai šūnai ir pilnīgi skaidrs, kas viņai organismā ir jādara. Tad perfekti salāgots mehānisms, kurš zina, kas ir jādara. Un katra no tiem daudziem triljoniem šūnu katru dienu veic savu darbiņu. Un ir viens šūna veids, kas ir īpašāks par citām cilmes šūnām, ar to, ka tās ir kā tāds mūsu organisma remonta komplekts. Ja gadījumā kaut kāda šūna ir aizmirsusi, tāda vai citāda iemesla dēļ aizmirsusi savu funkciju veikt, piemēram, traumas vai kādas slimības rezultātā, tad cilmes šūnas ir kā tāds remonta komplektiņš, kurš var nonākt mūsu organismā, atrast to vietiņu, kur ir jāsalabo vai jāatgādina tai šūnai, kā darboties. Un tieši tas ir tas veids, kā tas strādā. Tātad cilmes šūnas atrod bojāto vietu un aiziet atgādina šūniņai, kā viņai ir jādara savs darbiņš. Un jā, mūsu organismā ir vairāk veidu cilmes šūnas, tās ir arī pieaugušam cilvēkam, arī man un jums varam paņemt cilmes šūnas. Tās ir kaulu smadzenēs, par kurām diezgan daudz es pieņemu, ka ir dzirdēts ārstējot nopietnas saslimšanas. Tad mūsu asinīs ir arī cilmes šūnas, arī taukaudos ir cilmes šūnas, un tieši tāpat arī jaundzimušā cilmes šūnas. Kāpēc mēs runājam tieši grūtniecības laikā un pirms dzemdībām par to? Tādēļ, ka jaundzimušā cilmes šūnas ir īpašas, un tās ir nabas saitē un placentā. un ar ko viņas ir īpašas? Pirmkārt jau ar to, ka 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas ir jaundzimušās, ir 90% no tām cilmes šūnām, kas
Tā, nepareizā virzienā. Pirmkārt jau ar to, ka šīs ir absolūti jaunas, dzīves pieredzes neskartas un vēl kaut kādu nepareizu, nosacīt nepareizu lietu neieprogrammētas šūnas, jo viņas ir piedzimušas tikko kopā ar mazuli. Un tajā brīdī, kad viņas saglabājas tieši tādā pašā jauna mazuļa formātā. Jā? Viņas neuzkrās to pieredzi. Vēl viņas ir būtiskas tādēļ, ka viņas ir spējīgas pielāgoties jebkurai mūsu organisma vietai, šūnai, un atgādināt, teiksim, tai bojātajai šūnai, kā viņai ir jāstrādā. Vēl šīs šūnas ir īpašas ar to, ka viņas ir ļoti, ļoti elastīgas un viņas ir saderīgas ne tikai ar manu, pieņemsim, ja tas no manis būtu paņemts materiāls, vai no bērniņa, ne tikai ar bērniņa organismu, bet ar viņa brāļiem, māsām, un zināmā mērā, teiksim, visā ģimenē tas materiāls var noderēt. Un, jā, viena no tām īpašākajiem faktoriem ir tas, ka to var paņemt tikai vienu reizi mūžā. Ja pieaugušam cilvēkam kaulu smadzenes varētu ņemt jebkurā brīdī, tad jaundzimušā cilmes šūnas tajā brīdī, kad tiek pārgriezta nabassaite, lielākajā daļā gadījumu nonāk miskastē, jo tie ir bioloģiskie atkritumi, bet tikai tāpēc, ka cilvēki neapzinās, kāds medicīnas potenciāls slēpjas šajā materiālā. Tā kā unikalitāte ir arī tajā momentā, ka var paņemt tikai vienreiz dzīvē, tad, kad mazulis piedzimst. Cilmes šūnu avoti tīri, ja mēs runājam par nabassaiti, par jaundzimušo, tad tā ir placenta, nabassaites audi un pati nabassaite. Un, kā es minēju, tas ir tas materiāls, kas paliek pēc nabassaites pārgriešanas. Praktiskā nozīmē, pavisam īsi, kur tad var izmantot? Tad jau vairāk nekā 30 gadus nabassaites asins cilmes šūnas ir izmantotas dažādās terapijās un dažādu slimību ārstēšanā, un ir veikti klīniskie pētījumi jau visās 3 stadijās. Tātad ir apstiprināts ap 80 slimībām, kur var izmantot asins cilmes šūnas ārstēšanai. Tātad to varētu apmaksāt Nacionālais veselības dienests. Vēl pēdējos 10 gadus, aptuveni pēdējos 10 gadus, un, protams, šobrīd arvien vairāk un vairāk attīstās izpēte un klīniskie pētījumi, ap 3000 dažādu klīnisko pētījumu ir tieši nabassaites audu cilmes šūnām un placentas cilmes šūnām. Un tas ir tas, uz ko vairāk skatās cilvēki, jo tā ir reģeneratīvā medicīna, ja asins vairāk var pielietot un būtiskāk uzlabot, teiksim, veselību un pat arī glābt dzīvību, pieņemsim, ja tie ir asinsvēža gadījumi. Tāda reģeneratīvā funkcija ir, piemēram, redzes nerva atrofijas gadījumā var pilienus uztaisīt un ieplināt acīs, un tad cilmes šūnas atgādina redzes nerva šūnām, ka tomēr vajadzētu strādāt un vajadzētu tam cilvēkam atdot redzi, tādā vai citādā mērā. Un, jā, vēl kur var, kas vēl ir būtisks aspekts, tātad, kā es arī iepriekš minēju, ne tikai pašam bērniņam, bet arī ģimenē var izmantot. Tātad tas pielietojums ir plašāks visai ģimenei, jo tas ir ģimenes materiāls. Tad, kad ir kaut kas nezināms, ja neesat nekad neko tādu dzirdējuši par cilmes šūnām, tad droši vien nāk prātā dažādi jautājumi, vai tas ir droši, vai tas ir ētiski, vai tas nesāp, vai kā tas process notiek. Kā es minēju, nabassaite jebkurā gadījumā pārgriež bērnam piedzimstot, un to materiālu, ko paņem no tās jau nogrieztās daļas, tas, protams, nekādā veidā nevar sāpēt. Nekādā veidā netiek nekas bērnam atņemts, jo nabassaite pārgriež tad, kad nabassaite ir izpulsējusi. Tas gan ir cits stāsts, tur ir garākas diskusijas par to, cik ilgi tas būtu jādara, bet patiesībā nē, viss ir kārtībā. Ētiskos principus nepārkāp, jo netiek skarti nekādi reliģiskie vai citi momenti, par kuriem varētu diskutēt. Tā pašā laikā var pielietot visai ģimenei, un šajā bildītē jūs varat redzēt, ka Dārtiņa piedzima kā 3. bērniņš ģimenē un piedzima ar diezgan nopietniem neiroloģiskiem traucējumiem. Un tad, kad piedzima vēl 2 jaunākās māsiņas, tad vecāki nolēma, ka šo materiālu saglabās, lai varētu palīdzēt Dārtiņai uzlabot dzīves kvalitāti. Tad ļoti, ļoti svarīgi, ka to var izmantot plašāk, ne tikai pašam bērniņam. Aptuveni šādi izskatās process. Jā, tā līdz, kur palika. Aptuveni šādi, tad ar adatiņu tiek paņemtas asinis un no tā gabaliņa, kas ir placentā.
Un, jā, mums ir nu, tāds salīdzinājums, kas palīdz saprast, nu, kas tad tas tiešām tāds ir par materiālu un pēc kā man viņu vajadzētu saglabāt. Tad es parasti uzdodu jautājumu, vai jums ir, kad jūs dodaties ceļojumā, vai jūs pērkat ceļojumu apdrošināšanu. Un, ja jūs to darāt, tad kādēļ jūs to darāt? Jūs jau to nedarāt ar mērķi vai ar domu, ka lidmašīna lidos vienā virzienā ar koferiem, mēs lidosim citā virzienā, un tad mēs to izmantosim. Nē, tas ir kā tāds drošības pilventiņš. Līdzīgi ir ar mašīnas apdrošināšanu, neobligāto ar kasko apdrošināšanu, jo arī tas ir kaut kas, kas ir kā drošības pilvens, ja nu gadījumā kaut kas notiek, nu tad mums ir vēl viens segums. Un tieši tāpat mēs uzskatām, ka nabasaitas cilmšūnu saglabāšana ir bioloģiskā apdrošināšana visai jūsu ģimenei. Pat ja jūs neizmantosiet kā vecāki vai jūsu bērniņš neizmantos, tas var palikt mantojumā. Jā? Tas ir kā tāds nemateriālais mantojuma priekšmets vai patiesībā pat materiāls. Šeit varat noskanēt QR kodu, paskatīties pavisam īsu 6 minūšu video par Dārtas pieredzi, meitenīti, ko es jau minēju, ar diezgan smagiem traucējumiem un kā viņas dzīves kvalitāti vecāki uzlabo, izmantojot cilmes šūnas. Latvijā esam lielākā banka, 22 gadus jau darbojamies, arī Eiropā, Famikor grupas ietvaros esam lielākā un pasaulē 3. lielākā banka. Mums ir milzīga pieredze ne tikai materiāla paņemšanā, bet arī materiāla izmantošanā transplantācijā, jo mums ir ārsta konsultante un mēs šos procesus zinām. Mums ir 11 pacienti, par kuriem mēs varam precīzi pateikt, kāda bija diagnoze, ko izmantoja un kāds ir rezultāts. Materiāli var paņemt 15 Latvijas slimnīcās, izņemot Ogru un Dobeli, un drīkst ņemt materiālu tur, kur ir noslēgts līgums. Tātad ar šīm slimnīcām mums ir noslēgts līgums kā droši un apmācīts vecmātes. Un, jā, es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, bet, kad es biju mazā, tad man mamma teica, ka tad, kad es piedzimu, man uzdāvināja sudraba karotītes. Esmu dzirdējis, ka arī zelta karotītes dāvina. Tas ir kā tāds laimes un sirsnības vēlējums bērniņam jaundzimušajam. Tad šajā gadījumā es varu teikt, ka paņemot cilmšūnas mazuļa dzimšanas brīdī, viņš jums var iedot kaut ko vairāk. Viņš jums var iedot tādu kā drošības spilvenu visai ģimenei nākotnē. Piedāvājam 2 komplektus, asinis un audi, vai asinis audi un placenta. Te varat nofotografēt, ja vēlaties paskatīties, kādas ir cenas, bet varat ienākt mūsu mājaslapā, paskatīties arī vairāk. Un, jā, labākā, kaut kas man te ir, uz otru pusi visiet. Labākā dāvana vispār ir skaidrība par nākotni un iekšējs miers, un to jūs varat iegūt daudz un dažādos veidos, vienkārši paņemot vairāk informāciju par jebkuru jautājumu, tostarp arī par cilmšūnām. Paldies par uzmanību. Ja ir kādi jautājumi, varat rakstīt čatiņā, bet es domāju, skatīsimies nākamo prezentāciju, netērēsim laiku uz šo, tad mēs lekcijas beigās jūs man varat uzdot arī kādus jautājumus. Vai arī vienkārši varat piezvanīt pēc lekcijas jebkurā brīdī. Paldies jums liels! Dodu vārdu Annai. Anna var sākt šērot savu prezentāciju. Un pilnīgi noteikti jūs lekcijas laikā arī varat arī Annai un Zanai uzdot jautājumus. Tā kā droši. Tā, liels paldies, Marīte, par ļoti svarīgu informāciju. Tas tiešām mūsdienas ir labs pilventiņš, kā jūs pateicāt, un drošības pamats bērniem, topošiem bērniem, tā var teikt. Un, tiešām svarīga lieta. Esmu uztura specialiste. Es strādāju gan Vecajā elites poliklinikā, gan Bauskas slimnīcā, gan arī piedalos projektos, kur bērni ir ar uzvedības traucējumiem, UDHS un bērniņi ar autismu. Un tāpēc tās cilmes šūnu banka un tā lieta man arī tā kā ļoti svarīga un arī tuva, varu tā teikt, dēļ tā, ka es ikdienā strādāju ar ģimenēm. Tā, es gribu noņemt to melno virs. Aha, man sanāca. Es ceru, ka mazināsies. Tā, visas meitenes, kuras pieslēgušas, paldies.
un izskatīsim šodien. Es ātri iešu, mums bija bioloģijas stunda no Marītes, un tagad būs bišķiņ no ķīmijas. Es noņemšu savu video, lai man netraucētu. Tā, un es tā domāju, un tā arī ir, ka ja mēs zinām pamatus, mums paliek vieglāk orientēties mūsu informācijas plūsmā. Informācijas plūsma tagad par uzturu bagātinātājiem, par uzturu, par ieteikumiem, ko darīt grūtniecības laikā, ko ēst dzīdīšanas laikā, ir plaši un gana daudz, un mēs varam tā kā apmulst tajā informācijā. Un tie pamati palīdz, piemēram, par taukiem. Tas mums palīdz pieņemt drošus lēmumus, īpašas situācijas, piemēram, tādas kā grūtniecības, zīdīšana, bērnu attīstība. Un tas taukskābes ir pamats veselībai. Un mēs īpaši runājot un domājot par grūtniecību, kā tā topoša bērna veselības ieguldījumu un kā mēs rīkojamies grūtniecības laika, tas arī var rezultēties nākotnē. Dēļ tā, ka uzturt grūtniecības laika ietekme gan mātes, gan mazuļa veselību, un tā ietekme būs jūtama arī bērna turpmākajā dzīvē. Un nepilnvērtīgs uzturs var veicināt daudzu veselības problēmu un arī hronisku slimību attīstības risku, īpaši, ja netiek uzņemtas svarīgas uzturvielas. Un mēs runāsim šodien par taukskābēm un īpaši par omega-3 taukskābēm. Un omega-3 taukskābes nepieciešamas augļa galvas smadzeņu tikleņu attīstībai un arī mazina priekšlaicīgu dzemdību un preeklampsijas risku. Preeklampsija ir, kad grūtniecei ir paaugstināts asinsspiediens. Nekad nebija, un tad grūtniecības laika var sākt paaugstināties asinsspiediens. Lai to nebūtu, mēs tā varam arī tā kā, bišķiņ pielāgot savu uzturu. Un, protams, ka taukskābes veicina augļa augšanu un kognitīvu attīstību. Ja mēs gribam, lai mūsu bērni māca skolā un tā, ja skola ir sekmīgi, mums jādomā par to pat, sakot, ar grūtniecību. Un sāksim ar taukskābēm. Kas ir taukskābes? Un taukskābes ietilpst tauku, eļu un daudzu citu lipīdu sastāvā, un ir vairāk nekā 1000 dažādu taukskābju, un mēs dalām tos uz piesātinātam taukskābam un nepiesātinātam taukskābam. Jūs droši vien jau daudz dzirdējat, ka piesātinātas taukskābes nav veselīgas, nepiesātinātas taukskābes ir veselīgas. Un piesātinātas taukskābes galvenokārt ir dzīvnieku taukos. Piena produkti, gaļa, zīvi arī ir bišķiņ piesātinātas taukskābes, bet pārsvara ir, protams, tauki, dzīvnieku tauki, tur ir piesātināta gaļa. Visa pārstrādāta gaļa, desas, žavējumi ir piesātinātas taukskābes. Un tur nav divkaršas saites, tas taukskābes ir īsas un strauji var pacelt holesterīnu, piemēram. Bet nepiesātinātas taukskābes ir ļoti, ļoti svarīgas organisma dzīvības procesiem, veicina organisma atbrīvošanu no holesterīna, ietekmē tauku kopējo maiņu organismā, un visvairāk ir nepiesātināto taukskābju ir augu eļas. Īpaši saules puķu eļa, kukurūzas eļa, visādas augu eļas. Un, protams, augu valsts produktos, tādos kā rieksti, sēklas. Un
Tas ir galvenais par taukskābēm, lai mēs saprotam, par ko mēs runājam. Un omega-3 mums pieder pie nepiesātinātajiem taukskābēm. Tā. Un taukskābes mēs varam dalīt pēc organisma spējas tas sintizēt. Mēs kaut ko varam sintezēt, kaut ko nevaram sintezēt. Un mums ir neaiztajamas taukskābes, un tas taukskābes nespēj veidoties organismā. Un, lai apmierinātu organisma prasības, šīs taukskābes jāsaņem kopā ar uzturu. Un pie tām pieder arī omega-3 taukskābes, omega-6 taukskābes. Un mēs tos saucam par ļoti svarīgam. Ir aiztajamas taukskābes. Organisms spēj tos veidot no citam taukskābēm. Un mums nav ļoti daudz jādomā. Un parasti deficīta nav, un ja jūsu uzturs ir pietiekams, un tur tas skābes veidojas no citam taukskābēm. Tas ir tā kā pamats, lai saprastu, kāpēc mums tas omegas un omegas ir daudzveidīgas. Un kāpēc kaut kādas ir svarīgas un citas ir mazāk svarīgas, piemēram. Un tipiskas nepiesātinātas taukskābes ir polinepiesātinātas omega-3 un omega-6 taukskābes. Un omega-3 pamata taukskābe ir alfa-linolenskābe. Organisma norītot dažādiem ķīmiskiem procesiem, alfa-linolenskābe pārvēršas par omega-3 taukskābēm, tā skaita eikozapentaenskābe, kuru mēs saucam EPS taukskābe, un dokosaheksaenskābe, DHS. Es tas garas nosaukumus nesaukšu vairāk. Un avoti ir treknes zīvis, rieksti, sēklas, augueļas. Un omega-3, omega-6 ir pamata linolskābe, un avoti ir saulespuķu un kukurūzas eļļa pārsvara. Un omega-6 pamata taukskābe, tā ir linolskābe, un organisma ķīmiskie procesi pārvērš to par arahidonskābi. Un to arahidonskābi mēs arī sastopam daudzas dzīvnieku valsts produktu. Un gaļa pārsvara ir arahidonskābes avots. Piemēram, lielopu gaļa ir vidēji 14% omega-6 taukskābes un tikai 7% omega-3 taukskābes. Un rietumu valstis ikdienas uzturs parasti ir bagāts ar omega-6 taukskābēm, un tajā paša laikā lielākai daļai cilvēku novērojams omega-3 deficīts. Kāpēc tas notiek? Dēļ tā, ka omega-6 un omega-3 taukskābes, kad viņi pārvēršas organismā, viņi izmanto tos pašus enzīmus, un vienu taukskābju daudzuma palielināšanas diēta vājina otru taukskābju metabolismu. Piemēram, rietumu valstīs ikdienas uzturs ir pārsvara sastāv no gaļas, un mēs apēdam tik daudz omega-6 taukskābes, un tā kā īpaši it kā traucēja mūsu organismam veidot omega-3 taukskābes. Un tāpēc svarīgi saprast, kādas ir taukskābes, saprast, no kādiem avotiem mēs dabūjam uztura tās taukskābes, un saprast arī, kā mums rīkoties, lai paaugstinātu, piemēram, omega-3 taukskābju daudzumu, īpaši grūtniecības laika. Un tas tā kā atkārtošana par to omega-3, omega-6, un lai mēs varētu atkal saprast, ka omega-3 pamata taukskābe ir alfa-linolenskābe, un no tās alfa-linolenskābes mums arī veidojas EPS un DHS ļoti svarīgas omegas. Un cilvēka organisma tā alfa-linolenskābe tā
pakāpeniski ir pārveidota par EPS un pēc tam par DHS augstskābēm, bet šī konversija, kas norisinās aknas, ir ļoti ierobežota. Tāpēc runa daudz par omega-3 deficītu. Mūsu organismi it kā spēj ražot tik svarīgas EPS un DHS augstskābes, kuras jūs arī redzat, kad jūs skatāties, omega-3 preparātus vai omega-3 uzturu bagātinātājus, jūs redzat, tad jūs arī šīs burtiņas arī iepakojuma varat tā kā atšifrējumu ieraudzīt. Un dēļ tā, ka tā konversija ir ļoti, ļoti tāda nepietiekoša, mums vajag vairāk piedomāt par no kurienes mēs varam paņemt to skābi. Un ir arī pētījumi par to, cik daudz omegas ir, piemēram, mūsu eritrocitos. Mēs veicam kopā ar RSU pētniekiem, mēs 3 gadus atpakaļ veicam lielu un plašu pētījumu par Latvijas grūtniecēm. Pētījums bija par D vitamīna uzņemšanu, omega-3 augstskābju uzņemšanu un par kopuma uzturu, mūsu grūtnieču uzturu. Un pētījuma piedalījās grūtnieces un sievietes, kuriem tikko piedzima bērniņš no visas Latvijas. Mēs braucam pa visu Latviju un ņemam asins analīzes. Šis ir reāla bilde no reāla pētījuma norises. Kad mēs jau tikko piedzima bērniņš, un mēs paņemam asins analīzes. Un tie pētījuma dati mums izgaismoja, kā mūsu grūtnieces vidēji uztura uzņema tikai 126 gramus zivju nedēļa, kas ir ļoti maz, un tikai 7,4 grami riekstu un seklu nedēļa, kas arī nav pietiekoši, dēļ tā, ka vidēji ieteicama deva ir 30 grami riekstu dienā. Un arī par zivju uzņemšanu ir tā, ka vajag uzņemt ap 300 gramiem zivju nedēļa, 2 reizes nedēļa pa 150 gramiem, bet mūsu grūtnieces, Latvijas grūtnieces uzņemā nepietiekoši. Jūs varat čatiņā arī ierakstīt, kā jums sokas ar zivju uzņemšanu, vai jūs uzņemat tas 2 ieteicamas porcijas nedēļa, vai ne? Lai mēs varētu apspriest pēc tam. Un arī ņēma asins paraugus un pārbaudīja omega saturāciju eritrocītos. Un vidējais līmenis bija starp latviešu grūtniecēm 5,4%, bet ieteicamais līmenis ir 8,12%. Un tas, protams, norādīja uz nepietiekamu omega-3 uzņemšanu grūtniecības laika tieši Latvijā. Tas bija unikāls pētījums, uz mūsu datiem balstīts, un tas arī izgaismo ļoti labi Latvijas situāciju. Un, protams, ka tas liecina, ka gandrīz visam grūtniecim Latvijā ir nepietiekams omega-3 daudzums organismā. Un, ja ar uzturu mums neizdodas uzņemt pietiekoši, tad jāizvērtē domu par preparātu lietošanu. Un, kā mēs varam paaugstināt, kā ikdiena mēs varam paaugstināt tieši to ļoti svarīgo omega-3 augstskābju, tādus kā EPS un DHS līmeni organismā. Ļoti praktiski, un praktiski tas vienīgais veids ir, protams, uzņemt vairāk uzturu, kur tas augstskābes ir, un tas ir zivis. Un vai tad pievienot uzturu bagātinātājus.
Un galvenie EPS un DHS avoti mums ir jūras zivis, zivju eļļa un krilla eļļa. Un no kāpēc tas augstskābes tieši ir jūras produktos? Omega 3 pirmāvots ir mikroaļģes. Un mikroaļģes apēd fitoplanktons, un fitoplanktonu apēd zivis. Un omega 3 uzkrajas zivju audos. Un tāpēc jūras zivis ir viens no labākajiem dabiskiem EPS un DHS avotiem. Bet mūsu zivis pārsvarā ir audzētas zivis, nav tā kā savvaļas zivis, bet tas zivis arī nav slikts, bet tur mēs nevaram pateikt, cik tur omega 3 augstskābes. Dēļ tā, ka zivis pats par sevi augstskābes neražo, tas viņiem jāuzkrāj no barības. Un dabiskos apstākļos zivi ēd fitoplanktonu un saņem omega 3 no fitoplanktona, kurš barojas no mikroaļģiem. Bet audzētam zivīm omega 3 saturs ir tieši atkarīgs no tā, ar ko tas tiek barotas. Un ja barība ir zivju eļļa vai aļģes, tad saturs, omega 3 augstskābļu saturs būs augstāk. Bet audzētas zivis var būt labs omega 3 avots, bet un jāmeklē arī alternatīvas. Kā mēs zinām, ka pārsvarā ir zivis tāds, kāds audzēts mūsu plauktos, un ja grūtniece zivis uzturē drēti vai no tām izvairas, un tad droša alternatīva ir uztura bagatinātai vai arī aļģu eļļa. Tā. Un kāpēc tieši grūtniecības laika kopuma cilvēkiem, kāpēc tas omega 3 ir svarīgas? Tāpēc, ka omega 3 ir struktūra elements tieši smadzeņu sasaudos. Un vairāk nekā 50% no smadzeņu sausas masas ir struktūrālie lipīdi, tā saucamie fosfolipīdi. Un cilvēka smadzenes un cilvēka tiklenē ir īpaši augsts DHS īpatsvars salīdzinājumā ar citiem audiem. Turklāt DHS nozīmīgi ietekmē arī augļa un zideņa attīstību. Tas stimulē redzes un nervu sistēmas attīstību, kā agrīnos, tā vēlīnos bērna attīstības posmos. Un dēļ tā, ka struktūrāli ir nozīmīgs komponents, tie tauki, augstskābes, tieši acu darbībai un acu attīstībai un nervu sistēmas darbībai. Tāpēc daudz arī pētījumu par to, kas ir pazīmes. Un ja, piemēram, tagad ir ziema, mums maz saules, ir augsti, un dažreiz tas depresīvas stāvoklis, īpaši grūtniecēm, arī var attīstīties. Un tāpēc arī grūtniecēm jādomā ne tikai par to augļa attīstību un topošo bērniņu, bet arī par sevi. Dēļ tā, ka parasti mammas aizmirs par sevi. Viņi domā vairāk par mazuli, par mazuļa attīstību, bet mums nevajag aizmirst arī par mammu. Un DHS ir īpaši svarīga grūtniecības un zīdīšanas laika, dēļ tā, ka cilvēka smadzeņu augšanas piķis ir no grūtniecības 3. trimestra sākuma līdz 18. dzīves mēnesim, līdz pusotram gadam. Un DHS daudzums smadzenes šajā laika strauji palielinās.
Un cilvēkiem smadzeņu svars nu, aptuveni 100 gramiem 30. grūtniecības nedēļa palielinās līdz gandrīz kilogramu 100 gramiem pusotru gadu vecumā. Un jūs varat iedomāties, ka smadzenes izaug par kilogramu praktiski. Nu, tā ja pirmajā gadā, nu, tas ir ļoti, ļoti svarīgs posms bērnu attīstībā. Un šajā laikā tā omega-3 taukskābju koncentrācija smadzenes pieaug 3-4 reizes, īpaši DHS koncentrācija. Un grūtniecības laikā auglim mate DHS taukskābi nodrošina caur placentu, bet pēc piedzimšanas zidainis to saņem ar pienu. Un jo mūsu saturācija, audu saturācija, sakam, zīdīt bērniņu ar mātes pienu, mūsu uzdevums uzņemt pareizas taukskābes pareizajā daudzumā, dēļ tā, ka krūtspienā tauki ir ļoti variabls komponents. Mēs varam liela mērā ietekmēt tauku sastāvu mūsu piena, mātes piena. Un jo vairāk augu taukus mēs uzņemam, jo vairāk riekstu un augu eļas mēs uzņemam, jo vairāk zivju tauku mēs uzņemam zīdīšanas periodā, jo labākā DHS koncentrācija būs piena, un tad tas īpaši ietekmē smadzeņu attīstību. Un vot. Tā, mums viens cilvēks, kuru vajag ielaist. Tā, tas ir tā. Un tad, protams, ka tas DHS ietekme, taukskābju ietekme var saglabāties visu turpmāko dzīvi. Tā. Un kā ikdiena izvēlēties patiešām kvalitatīvu omega-3 produktu? Nu, mēs skatāmies, cik omega-3 taukskābes, īpaši EPS un DHS, ir tajā produkta. Un svarīgs ir aktīvo taukskābju daudzums, nevis kopējais eļas apjoms. Mēs cenšamies izvēlēties attīrītu produktu, kurš ir pārbaudīts uz smagajiem metāliem un piesārņojumiem. Kāpēc smagie metāli uzkrājas zivis? Dēļ tā, ka mūsu zivis peld piesārņotajos ūdeņos, var peldēt. Ir, protams, reģioni, Norvēģija, piemēram, kur ļoti tīrs ūdens, ir reģioni, piemēram, Baltijas jūra, kur ūdens nav tik tīrs, un no Baltijas jūras ļoti neieteic uzņemt zivis, kura peld mūsu ūdeņos, dēļ tā, ka tur var būt smagu metālu piesārņojums. Un, protams, skatāmies uz kvalitātes kontroli, vai ir certifikāti, vai ir uzticams zīmols. Nu, protams, grūtniecēm nedrīkst A vitamīnu. A vitamīns ir kaitīgs, īpaši ļoti grūtniecības sākumā, un tad skatāmies, lai tur nav A vitamīns pievienots. A vitamīns ir tauku šķistošs vitamīns, to dažreiz var pievienot arī zivju eļas, bet es neredzēju Latvijā tādu produktu, varam neuztraukties, bet tomēr kaut kur prātā varam paturēt, ka A vitamīnu ne. Un ir svaigums un stabilitāte. Taukskābes, īpaši polinepiesātinātas taukskābes, sastāv no garam tādam ķimiskam virknēm, un taukskābes ļoti ātri maina savu struktūru. Un īpaši, kad taukskābes sasaistas ar skabekli. Un
Tāpēc mēs glabājam taukskābes leduskapī, glabājam taukskābes īpaši zivju eļu, kaut kāda tāda tumša pudele, kur gaiss nevar tā kā sabojāt to eļu. Un parasti ražotāji pievieno E-vitamīnu. E-vitamīns ir stabilizators, viņš tā kā pasargā eļu no sabrukšanas un no pārāk lielu oksidāciju. Un arī ļoti svarīgs tāds punktiņš, ka tai zivju eļļai, kuru jūs lietojat, nav īpaši izteiktas zivju smaržas. Tas nozīmē, ka tā eļļa ir saražota no svaigam zivim, kuram nebija oksidācijas. Nu, un kādas ir rekomendācijas par uzņemšanu tieši grūtniecam? Mūsu kopējais, mums jāskatās, lai produkta būtu kopējais EPS un DHS daudzums, kurš ir aptuveni 250-500 mg dienā. Un to var dabūt arī apēdot 2-3 zivis porcijas nedēļā vai uzņemot ikdiena 30 grāmu riekstu un seklu. Bet kopā gan zivis, gan sekles. Bet drošāk, protams, paņemt preparātu, kur ir jau saskaitīts tas daudzums. Un droši daudzas nacionālas un starptautiskas organizācijas rekomendē dienā uzņemt to daudzumu, īpaši grūtniecim 250 mg diena, vidēji ir 30 mg EPS un DHS kopā. Un mums arī jāskatās, lai nav vairāk nekā 3 grami kopa omega-3 diena, vai atšķiras tas rekomendācijas, piemēram, Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde EFSA teica, ka drošs līmenis ir līdz 5 gramiem diena, bet FDA, amerikāņu iestāde, uzskata, ka droša deva ir 3 grami dienā. Bet mēs nepārspīlējot lietojam tos savus 300 mg dienā un neuztraucamies. Protams, ir daži stāvokļi, kad daudz omega-3 no preparātiem nedrīkst, dēļ tā, ka ļoti liels omega-3 daudzums, īpaši kurš ir uzņemts preparātu veida, var šķidrināt asinīs. Un tad, ja jums ir tāds stāvoklis, kad jūs jau šķidrināt savas asinīs ar aspirīnu, piemēram, vai ar asins šķidošam preparātiem, tad labāk konsultēties ar ārstu. Ko es nobeigumā gribu jums ieteikt, apskatīt? Ir ļoti labas veselīga uztura ieteikumi grūtniecības laika. Tos var atrast slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā zem sadaļas veselīgs uzturs, un tur ir sadaļa iedzīvotājiem, veselīgs uzturs, un var atrast visas infografikas un visas buklētas, kuri ir paredzētas tieši par uzturu. Un ir ļoti labi materiāli arī par uzturu zīdīšanas perioda. Tas ir jauns materiāls, ļoti labi saplanots, ļoti labi pārdomāts, un arī ir atrodams slimību profilakses un kontroles mājaslapā, un arī Austrumu slimnīca Gaļiezera ir arī sadaļā uztura un dietoloģijas centrs, un noderīgi par uzturu. Viņiem ir arī plašs materiālu klāsts, viņi apkopoja visus materiālus, kuras ir pieejamas, un tas buklēts uzturs, kas interesē grūtniecis Latvijā, un kas par to jau zināms, ir topa, kad mēs veicam pētījumu. Es arī biju viena no autoriem. Mēs tur salīkam galvenos punktus par uzturu grūtniecības laika, un tur ir arī sadaļa par omega-3 taukskābēm. Ļoti ieteicu apskatīt.
Un kopsavilkuma gribu pateikt, ka nepieciešamu omega-3 daudzumu var uzņemt ar uzturu, ja mēs uzņemam 2 reizes nedēļā zivis, īpaši treknas, siļķe, lasis, tuncis, bet ar tunci uzmanīgāk. Tuncis ir lielas zivis un tuncis uzkrēj smagus metālus, tad vairāk tas siļķes, skumbrija, lasis, tādas zivis. Un tā kā nepārsniegt 2 reizes nedēļā, un ka pēcpusdienas uzkodu var apēst sauju riekstu, un arī omega-3 uzturu bagātinātāji ir īpaši svarīgi grūtniecēm, kuras neēd zivis. Un galvenais mērķis grūtniecības laika ir nodrošināt pietiekamu DHS uzņemšanu bērna attīstībai. To mēs visu izrunājam. Tā, tas esmu es. Liels paldies par uzmanību. Man var rakstīt, ja jūs gribat papildus, ja ir kādi jautājumi, droši var mani atrast, piesakties uz konsultāciju, ja ir kaut kādas problēmas ar uzturu vai jautājumi. Tā, tad es došu vārdu, tad es atslēdzos un došu vārdu Zanei, un varbūt, ja ir jautājumi, es arī varēšu atbildēt. Pēc tā, kad Zani norunās savu daļu. Jā, paldies, Anna, par burvīgo lekciju. Paldies, ka nodevi stafeti. Mana tēma tātad šodien būs vairāk tieši par kvalitātes jautājumiem, kuriem tad tu pavisam nedaudz arī pieskāries, bet ieiesim padziļinātāk šajā tēmā. Vēlreiz īsumā iepazīstināšu ar sevi. Pārstāvu tātad uzņēmumu Norsan, kas ir viens no lielākajiem omega-3 ražotājiem Eiropā. Šodien gan nerunāsim daudz par Norsan, bet vairāk par to, kā tad atpazīt kvalitatīvu omega-3 produktu, jo, protams, ka zīmols ir kopumā kvalitātes viens no kritērijiem, bet mūsdienās šo te zīmolu ir ārkārtīgi daudz. Salīdzinoši Latvijā ir reģistrēti vairāk kā 70 omega-3 zīmoli. Un tad, tas mans darbs šodien jums ir pastāstīt par to, kam pievērst uzmanību, lai orientēto šajā te bagātīgajā klāstā un attiecīgi izvēlēties sev atbilstošu produktu. Noslēdzot Annas lekciju, es varbūt, lai neaizmirst, minēšu vienu lietu attiecībā uz A vitamīnu, kas nav iekļauts manā prezentācijā. A vitamīns ir visās mensu aknu eļļās. Līdz ar to grūtniecēm tātad izvēloties šo te omega-3 produktu, būtu jāpievērš uzmanība izēvielai, respektīvi būtu vēlams izvēlēties omega-3 uzturu bagātinātāju, kas ir no tātad savvaļas mazajām zivtiņām vai attiecīgi jūras āļģēm. Tātad mēs izvairamies no šī te A vitamīna, jo mensu aknu eļļās pilnīgi visās būs atkarīgs daudzums, bet būs pilnīgi visās pievienot šis te A vitamīns. Lūk, tātad iesim uz priekšu. Tātad, kāpēc produktu kvalitāte ir svarīga veselībai? Tātad kvalitāte nav mārketings, tā ir zinātne. Ne visi produkti ir vienādi. Zema kvalitāte ir līdzvērtīga zemai efektivitātei un pat var radīt potenciālu kaitējumu. Un attiecīgi uzturu bagātinātāja gadījumā kvalitāte nosaka rezultātus. Tad mēs šeit redzam, ja mēs redzam divas vienādas pudelītes, ja uz vienas ir rakstīts omega-3, uz otras ir minēta zivju eļļa. Šis nebūs rādītājs, tātad abi produkti ir omega-3 avoti, bet tātad mēs nedrīkstam apstāties uz šīs te etiķetes galvenā uzraksta, bet mums ir jāiedziļinās, kas tad ir rakstīts detalizētāk. Lūk, tad par detaļām. Tātad, kā jau iepriekš minēju, izēvielas ir visa pamatā, tātad augstas kvalitātes produkts sāks ar augstas kvalitātes sastāvdaļām.
Ko tas nozīmē? Tātad uzturu bagātinātājiem ir skaidri definēts izēvielu avots, kā jau minēju, vispopulārākie ir tātad mencu aknas, savvaļas mazās zivtiņas un nu jau arī Latvijā jaunums, Eiropā gan tas vairs nav jaunums, jūras āļģes. Tātad svarīgi ir pievērst uzmanību arī izcelsmei, vēlam ir dabiska izcelsme un arī dzen izcelsmes valstī. Izcelsmes valsts ir vēlama tātad Islande vai Norvēģija, kā iepriekš arī Anna minēja, tātad šajos reģionos ir vistīrākie ūdeņi un attiecīgi šīs treknās jūras mazās zivtiņas ir tas, kas mums ir nepieciešams, lai iegūtu šīs EPS un DHS taukskābes. Un, protams, arī ir svarīga izsakojuma piegādes ķēde, tātad attiecīgi prezentācijas laikā minējuši Norsan piemērus, jo tas ir zīmols, ko es varu tā teikt analizēt jūs priekšā. Tātad, nu, ja mēs tā ņemam par piemēru, tātad Norsan izvēlās kā izēvielas tātad savvaļā noķertas zivis, mencu aknas un arī dzen jūras aģītes, un, protams, mēs izvēlamies ilgspējīgu zvejniecību. Nu, lūk, ļoti iesaku pievērst uzmanību šim te slaidam, ko es redzu ikdienā, kad cilvēki neizprot šo te atšķirību starp dabisku omega-3 eļu vai koncentrātu, jo šis te termins koncentrāts ir radījis, tā teikt, neizpratni starp augstu devu un koncentrātu. Tātad augsta deva ir pavisam kas cits nekā koncentrēta zivju eļļa, un šeit ir norādīts svarīgākās lietas, kā tad atšķirt šo te dabisko eļļu augstā devā un kā tad atšķirt koncentrātu. Tātad dabiska eļļa ir triglicerīdu forma, dabiskākā omega-3 taukskābu formā. To iegūst no jūras treknajām zivīm, sardīnēm, anšoviem, mēncu aknām vai aļģītēm. Un svarīgākā lieta, kāpēc tas ir svarīgi, ķermenis var ļoti labi absorbēt šo te dabisko formu. Savukārt koncentrāts ir etilester forma, ķīmiskais atvesinājums. Etilesteri ir esterificēti triglicerīdi, kas ir omega-3 sintētiskā forma, un ķermenis var viņu absorbēt, bet absorbēt daudz sliktāk nekā dabisko formu. Tīrība un drošība ir nākamais svarīgais aspekts. Tātad certifikāti ir vienīgais apliecinājums, kas jāņem vērā, jo, protams, jebkurš ražotājs stādīsies priekšā un teiks, ka mēs esam vislabākie un jums ir jāizvēlās mūs, bet mūsdienas ir mūsdienas, un tas, ko mēs gribam teikt, ir certifikāti, dokumentācija ir vienīgais, kas pierāda patiešām šī konkrētā ražotāja produktu kvalitāti, un kas tad ir jāņem vērā izvēloties šo te zīmolu, tātad smago metālu un toksīnu atdalīšana, kvalitātes kontrole un arī neatkarīga testēšana. Šeit esmu norādījis atkal Norsan piemēru, produkti ir IFOS, FOS, GOED certificēti, laboratorijas certifikāti ir pieejami, un tā būtiskā lieta ir tas, ka labi ražotāji šo te informāciju izvieto publiski, respektīvi, lai šie te analīžu rezultāti būtu pieejami ikvienam patērētājam. Nepieminēju pašā sākumā, protams, tas pirmais solis būtu PVD reģistrācija Latvijā, kas jau nodrošina salīdzinoši to, kad ir iziet šīs minimālās prasības, bet ņemot vērā to, ka omega-3 ir uzturu bagātinātājs, ko mēs lietojam ikdienā, līdz ar to mums nevajadzētu apstāties pie šīm te minimālām prasībām, bet iedziļināties jau dziļāk. Un tie galvenie Eiropas certifikāti, kas apliecina tātad šo te produktu kvalitāti, ir tātad GOED un IFOS certifikācijas. Nu, lūk, šis ir atkal nākamais punkts, kas ir tas, kas mums ir jāprot ikvienam, tātad skaidri izprotam etiķetu un caurspīdīgums.
Respektīvi, kvalitatīvs produkts ir godīgs un caurspīdīgs. Ko tas nozīmē? Tātad skaidru sastāvdaļu sarakstu obligāti tiek norādīta tātad šī te EPS un DHS taukskābju koncentrācija vienā dienas devā, norādīts precīzi daudzums, norādīti antioksidanti, kurus izmantojam, un attiecīgi tiek norādīti arī lietošanas instrukcija, brīdinājumi un ierobežojumi. Tātad sarkanais karogs ir neskaidrs etiķets, kurās iztrūk šie te pamatdati, un mēs nevaram, pieņemsim, ir norādīt tikai zivju eļas daudzums, kas ir 2000, bet netiek specifiski jādalīt EPS un DHS attiecība, kā arī pievienotie antioksidanti, netiek norādīta izcelsmes valsts, netiek norādītas izēvielas, respektīvi tiek norādīta tikai un vienīgi zivju eļļa. Un nu jau prieks par pārtikas un veterināro dienestu un Eiropas regulām, kas pakāpeniski arī liek norādīt tātad šo te informāciju vai produkciju, vai šī te izēviela ir dabiska vai attiecīgi mākslīgi koncentrēta. Nu, par piemēru jūs varat redzēt blakus mūsu tātad etiķeti, kurā mēs skaidri un gaiši redzam to, kas tātad ietilps produktā vienas dienas devā, un attiecīgi šaubu nerodās par to, ko jūs tad uzņemat. Nu, lūk, biopieejamība un absorpcija. Šī ir, tātad kvalitāte nav tikai tas, kas ir pudelē, bet arī tas, ko jūsu ķermenis var izmantot. Tas ir moments, ko mēs runājam par to, ka priekšroka tiek dota dabiskai formai, jo ir labāka šī te absorpcija un attiecīgi arī vieglāka sagramojamība. Lai to iegūtu, tātad ir minimāla apstrāde. Ko tas nozīmē? Zivtiņas tiek nozvejots vai attiecīgi kultivēts aļu eļas, un tātad eļu, ko mēs ar mašīnām izspiežam, attīram no smagajiem metāliem, un tātad šī dabiskā forma tiek iepildīta pudelēs un tālāk nogādāt uz jūsu virtuves galda. Nu, lūk, šeit ir atkal svarīgākais moments, pie kā pieturās Nordsana filozofija. Šķidrās eļas ir vislabākā izvēle numur 1. Latvijā mums gribās lietot kapsulas, tomēr gan pētījumi ir pierādījuši, gan tradīcijas, no kurām valstīm Norvēģijas, Islandes ir cēlusies šī zivju eļas lietošana, kad nav nekas dabīgāks par eļas veida produktiem, tāpēc kapsulas vēlams izvēlēties tikai tiem pacientiem, klientiem, kas patiešām nekādi nevar integrēt ikdienā eļas produktus. Nu, lūk, svaigums un oksidēšanās, šis jau bija pie kā arī Anna pieskārās, tātad totoks vērtība, nu jau par šo terminoloģiju tiek runāts arvien vairāk. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir īpaši svarīga omega-3 produktiem, jo svaiga eļa ir labāka garša un labāka efektivitāte, oksidēta eļa samazināts priekšrocības gan garšā, gan attiecīgi uzsūkšanās spējās. Tātad, lai nodrošinātu šo te svaiguma un oksidēšanās pakāpi, ir tātad svarīgs gan šis te izēvielu apstrādes laiks, gan arī pareizs iepakojums. Un šeit ir svarīgi pievērst uzmanību arī tādai lietai, ka zivju eļai šķidrā veidā vienmēr ir jābūt stikla pudelē. Un tas neatiec tikai uz zivju eļām. Es gribu pieminēt šeit arī olīveļas, liņsēkleļas, ķirbju eļas, jebkādas eļas, ko mēs lietojam, skatāmies kā pirmo kvalitātes standartu, lai šī eļa būtu stikla, tumšā pudelē. Kapsulām ir nedaudz savādāk. Kapsulas var būt plasmas iepakojumā. Kāpēc? Tāpēc, ka šo eļu aizsargā želatīna apalks, kurā tātad atrodas šī omega-3 eļa vai jebkura cita eļa. Nu, lūk, ilgtspējība un atbildība. Par šo tiek runāts arvien vairāk, respektīvi augstas kvalitātes zīmola domā ilgtermiņā, lai tātad šis augstsvērtīgās izēvielas nebūtu pieejams tikai mums, bet būtu pieejams arī mūsu bērniem, mazbērniem un mazmazbērniem un tā tālāk. Jā, tātad
labi ražotāji domā par ilgspējīgu ieguvi, par vidas atbildīgu un ētisku ražošanu. Ko tas nozīmē? Tātad tā ir certificēta zivsaimniecība un cieņa pret jūras ekosistēmām. Un jau atkal tāds lielākais zīmols Eiropā, kas nodrošina un kontrolē šo te certifikāciju, ir tātad certifikāts Friends of the Sea, ko ir vērts, tā teikt, meklēt uz ražotāju etiķetēm. Un, protams, zinātniskais atbalsts un kompetence. Tātad uzticieties produktiem, kas ir atbalstīti pētījumos, kurus iesaka ārstu un veselības nozares speciālisti, un kuri ir speciālisti ražot, nevis masu zīmols, kuru vadmotīvs ir mārketings. Un tātad, ko nozīmē spēcīgs zinātniskais pamatojums? Tie ir pētījumi. Mūsu gadījumā ir šī spēcīgā sadarbība ar Omega Metrics laboratoriju Vācijā, kas specializējās uz omega 6,3,3 indeksu noteikšanu asinīs. Tātad ir iespēja pārbaudīt savu sākuma stāvokli un attiecīgi testēt šo te asins līmeni, omega 3 līmeni asinīs. Tā kā tās ir tās būtiskās lietas, jo jāsaka tā, ka šobrīd vairāk testēšana skar to grupu, kuriem jau ir reāls problēmas. Visbiežāk tas ir saistīts ar hroniskiem iekaisumiem, jo pretējā gadījumā jāsaka tā, cilvēks vesels, ja viņš nolem sevi atbalstīt preventīvi, droši vien, ka mēs tā izteikti nejutīsim uz pašajūtām, kad tagad mēs dzeram omega 3 labu eļu, un mēs jūtamies brīnišķīgi, jā. Tātad, tas pareizais un vienīgais veids, kā mēs varam to noteikt, tātad tās ir analīzes Latvijā, tātad to var veikt Gulbu laboratorijā, vai attiecīgi mēs arī piedāvājam šo te ekspres testu, ko nodrošina Vācijas laboratorijā. Viens moments ir, ko mēs varam vērtēt, īpaši ziemas sezonā, tie ir mati, nagi, āda, bet tie tātad nebūtu tie galvenie rādītāji, un tas galvenais omega 3 uzdevums tātad ir atbalstīt šo te sirds un kardiovaskulāro veselību, redzi un smadzeņu darbību, un to mēs varam pārbaudīt, diemžēl, tikai un vienīgi ar šo te testu palīdzību. Tātad galvenie secinājumi, kas ir jāņem vērā, tātad kā tad atpazīt kvalitatīvu produktu, tātad izvēlamies augstas kvalitātes izēvielas, tīrība un drošības pārbaude, caurspīdīgums, laba uzsūkšanās spēja, svaigums un ilgtspēja. Es centos ļoti ātri, lai jūs negarlaikotu. Tātad mans pēdējais vēlējums ir izvēlēties apzināti, un milzīgs paldies par jūsu uzmanību. Nolēmu, ko tad es jums šodien varu klausītājiem dāvināt. Tad esmu sagatavojuši promo kodu NORSAN26, ko jūs varat izmantot mūsu internetu veikalā, ja vēlties bagātināt sevi ar kvalitatīviem uzturbagātinātājiem. Paldies liels! Paldies, Anna un Zane. Milzīgs paldies par konkrētiem punktiem, konkrētiem kritērijiem, kuriem būtu jāpievērš uzmanība izvēloties kvalitatīvu produktu. Annai paldies par atšķirīgo sadalījumu starp omega 3 un omega 6, tāpēc, ka es pārsvarā dzirdu un redzu piedāvājumu omega 3, tad ir atšķirības starp omega 3 un omega 6, un abi divi ir svarīgi, un kā abi divi ir dažādās vietās sastopami. Pētījuma informācija tiešām arī ļoti vērtīga. Paldies arī par to. Tā kā tiešām liels paldies par jūsu vērtīgo informāciju. Bija viens vai divi jautājumi, tā kā jau var paskatīties. Par analīzēm. Jautājums ir Annai no Justīnas. Milzīgi paldies, Anna, ļoti vērtīgi. Saprotu, ka omega 3 un omega 6 var noteikt pēc asins analīzēm. Kāpēc šīs analīzes ir tik dārgas, piemēram, salīdzinājumā ar D vitamīnu analīzēm? Varbūt jums ir kāds komentārs? Tur tehnoloģija, ļoti dārgas tehnoloģijas, sarežģītība tai tehnoloģijai.
paraugu apstrāde un sagatavošana, standarti un kvalitātes kontrole. Mums bija tiešām liels budžets uz analīzēm, tieši uz omega-3 analīzēm, kad mēs veicam pētījumu. Un, nu, mēs ceram, ka tuvākajā laika, varbūt nākotnē būs tā kā lētākas tas tehnoloģijas, tas attīstas vairāk un vairāk. Tāpēc, un arī analīžu interpretācija tur paņem speciālistu laiku un vajag aprakstu un zinošs cilvēks, tā ka tur augstskābju daudzums ir milzīgs un jāizvērtē visas augstskābes un jāsaliek kopā, lai dabūtu to procentu pēc tam. Tur bija vēl viens jautājums par riekstiem. Jā, kuros riekstos visvairāk ir omega-3? Visvairāk ir valriekstos. Viena sauja valriekstu ir aptuveni 2,5 grami alfa-linolskābes, bet mēs visi atceramies, ka no alfa-linolskābes mums organisma veidojas DHS un EPS augstskābes. Un tas process nav optimāls. Tā konversija ir ļoti ierobežota. Un tāpēc mēs varam apēst lielo daudzumu, bet ieguvusim mazāko procentu no tā. Protams, rieksti ir milzīgs un labs mikroelementu avots un ļoti brīnišķīgs šķiedrvielu avots un plus arī omega-3 avots, bet neliela daudzuma būs saražots tas svarīga augstskābe, bet tomēr riekstus arī iekļaujam uztura, bet atceramies, ka tomēr ne tikai ar riekstiem jāpapildina, bet ar citiem produktiem, ja mēs domājam par omegam. Tā. Super. Vēl Justīnai ir jautājums, vai ir kādi produkti, ar kuriem dienas laika posms rīts, vakars, tukša dūša, kurā omega-3 neuzsūc vai uzsūc tieši vislabāk? Uzsūcas vislabāk ar taukiem. Kad jums ir uzturs, maltīte, kura satur vēl kaut kādus taukus, tad tajā maltītes laika mēs arī apēdam savu omega-3 papildus devu. Jums tur ir vistiņa vai cukgaļiņa, un tad salātus, piemēram, var pievienot vienu teikāroti zivju eļas. Cilvēki dažreiz nezin, ka salātos var pielikt eļas. Tas ir ļoti vienkāršs veids, ka var paaugstināt savu uzņemšanu, tieši pievienojot svaigo dārzeņu salātiem, šķidras omegas zivju eļu. Es varbūt papildināju šo te jautājumu. Tas, ko mēs arī redzam ikdienā, cilvēku paradums, tātad dzert no rīta kafiju un papildus lietot uzturu bagātinātājs. Dažni dažāds, un ar to arī brokastis ir beigušās, jā. Tā kā tā noteikti nebūs pareizā kombinācija ne pie vieniem uzturu bagātinātājiem. Kafija noteikti ietekmē efektivitāti un arī dzan tukšā dūša ar kafiju un uzturu bagātinātājiem. Tur var Anna. Kāda būs nedraudzīgāka forma? Es te lasīju jautājumu. Kafija uztur bagātinātāju un vairāk nekas. Jā, kafiju noteikti īpaši grūtniecis tiem, kuriem ar dzelzi ir problēmas vai samazināts dzelzi rezervju. Lūdzu dzelzi vispār, tā kā pusstundu vai 40 minūtes pirms uztura uzņemšanas. Un, ja mēs gribam papildināt savu uzturu normāli ar kalciju, lai tas kalcijs uzsuktos pareiza formā, tad noteikti kafiju ar kalciju nedrīkst dzert viena laika. Tā kā jāatdala. Bet, tas vairāk ne grūtniecim ar kalciju maiņu ir viss labi, dēļ tā, ka grūtniecības laika pārkartojas vielmaiņa, un kalcijs nav tik strauji izterēts, kā, piemēram, sievietēm, kuras nav grūtnieces. Zani, varbūt jūs varētu paņemt to jautājumu par zinzīno zivju eļu.
Es mānu šo te jautājumu, bet mēs tā kā Norsana pusē tas nebūtu korekti salīdzināt ar citiem zīmoliem. Mans tāds ieteikums būtu sekot šiem te kvalitātes standartiem, kā es minēju savā prezentācijā, jo, tātad, manuprāt, tās svarīgākās lietas ir jāsaprot, tātad, pie kā es pieskāros, ir šī te dabiskā forma, augstā deva, antioksidanti, un, protams, kad ikdienas lietošanā ir būtiska tātad arī produkta cena. Lūk, tā kā izvēloties produktu, vienkārši pievēršam uzmanību lietām, par ko es minēju savā prezentācijā. Un es piebildīšu tā, ka ar omēgam arī svarīgi tā kā nepardozēt. Dažreiz ļoti lielas devas nav ļoti laba lieta. Mēs nezinām savu organismu līdz galam, ja mēs neesam veikuši, to asinī var pašķidināt ļoti stipri. Un tas arī, tā kā, jā, ļoti lielas augstas devas omēgas, tur arī ar piesardzību. Un kopumā pēc mūsu pētījuma mums bija tāds arī atzinums, ka tas sievietes, tas grūtnieces, kuras lietoja zivju eļu preparātus, dēļ tā kā mums bija sadaļa, mēs jautājām, vai jūs lietojat, cik ilgi jūs lietojat, kādu devu jūs lietojat, viņiem, protams, tas saturācija asinīs bija augstāka. Bet kopumā jūs atceraties, tad vidēji bija 5,5. Jo eļu grūtniecības laikā. Bet kā tad var īsi zināt, kad pietiekama omega ķermeņa, tā arī var, es personīgi orientējos uz to, ja es nelietoju zivju eļas preparātus, tad man ļoti izteikti sāk gribēties siļķi. Es pat saku, kā uz janvāri, ja man gribas katru dienu taisīt siļķi kažoka, tas nozīmē, ka man ir zems omega-3 līmenis. Tā es sevi jūtu. Un ja es regulāri lietoju zivju eļu, tad man nav tādas izteiktas gribēšanas ēst tieši siļķi. Bet dēļ tā, ka siļķi ir daudz omega-3. Regulāri lietot zīvis un regulāri, jā, ik pa laikam lietot preparātus. Tas ir vienīgais tāds veids. Ja jūs negribat katru pusgadu taisīt analīzes. Un kopumā par uzturu jādomā, lai ir pilnvērtīgs, lai ir daudzveidība, lai ir gan augu valsts produkti, gan nedaudz dzīvnieku produkti. Tur tā. Starp citu, arī atgriežoties pie zivtiņām, varbūt es varu pieminēt tādu lietu, kad arī ir jāpievērš uzmanība, ka mēs bieži, teiksim tā, uzskatām, ka mēs lietojam zivis, bet izrādās tas ir viens vienīgs lasis, ko mēs lietojam, jā, tā kā arī dzan, tas nav tikai par to, kādus produktus mēs lietojam, bet par produktu daudzveidību, un tas attiecās tātad arī uz zivju patēriņu. Tieši tā, piekrītu. Un paldies arī par vērtīgajām atsaucēm uz SPKC un A slimnīcas materiāliem. Man liekas, ka tas arī ir kaut kas izpētes vērts. Es domāju, ka mēs noteikti paskatīsimies un savā Facebook lapā arī ieliksim atsauces uz šiem materiāliem. Tā kā paldies arī par to. Un vēl Zanē vēl liels paldies par to atšķirību starp dabisku eļu un koncentrātu. Man vienmēr tiešām arī ir licies, ka koncentrāts ir dabiska eļa, tikai tādā koncentrētā veidā daudz vairāk. Tā kā paldies arī par šo. Ir daudz mītu un daudz patiesības, domāju, par ko mēs varētu vēl ilgi runāt.
Par koncentrātu, jā, tas ir valodas jautājums. Terminoloģija, protams, latviski atšķirās no angļu valodas, jā, kur mums ir ienācies. Un, protams, ka mārketinga cilvēki ir pietiekami gudri, lai atsevišķi atslēgas vārdus izmantotu savā labā, tā teikt, jā. Bet tas patiešām ir jāskatās būtiski. Tātad dabiski augsta deva vai koncentrāts, tā ir fundamentāla atšķirība. Es parasti pieminu tādu visvienkāršāko variantu, tas ir tā kā salīdzināt, paņemt apelsīnu un izspiest apelsīnu sulu un līdzināt viņu dabiskai apelsīnu sulai, ko mēs atrodam veikalu plauktos. Ja? Nu, tas nebūs viens un tas pats produkts un līdzvērtīgi ir tātad ar zivjēļu. Protams. Un jūs jau pieminējāt dzelzi, tad dalībniecēm arī varu pačukstēt, ka februārī mums būs atsevišķa lekcija arī par dzelzi. Tā kā, ja tas ir jautājums, kas interesē, tad noteikti sekojiet līdzi mūsu informācijā un varēsiet arī pieteikties. Paldies! Ja jautājumu vairāk nav, tad teikšu paldies gan Annai, gan Zanai. Paldies par dalību. Paldies meitenēm par to, ka interesējaties un domājat par savu veselību. Un lai jums viegls gaidīšanas laiks, tām, kuras gaida, es pat nepajautāju, varbūt kādu nemaz nav gaidībās, bet jebkurā gadījumā, lai jums visām laba veselība. Varbūt ir kas piebilstams. Nu, arī sagatavošanas grūtniecībai ir jādomā par augstskābju profilu. Tas ir arī svarīgi. Protams. Es arī daudz strādāju ar pāriem, kuri grib kļūt par vecākiem tuvākajā laikā, un viņi tad arī pārskata savu uzturu un sāk gatavoties. Lieliski, super. Paldies jums par darbu, ko jūs darāt, un paldies par dalību. Lai jums brīnišķīga diena! Jā, visu labu! Uz redzēšanos! Paldies!